Atbildes jautājumu, cik grūti ir izmantot interaktīvas dziesmas. Viegli, un tāds ir arī mērķis, lai skolēns darbojas un skolotājs atpūšās, skatāmies, kā tas notiek. Klikšķis hops, izvēlamies dziesmu, piemēram, troksnis. Tā ir radot mūzikas dziesma, bet šeit ir vairāk nekā 100 dziesmas un arī tautas dziesmas. Izvēlamies tempiņu, piemēram, 6-9, skolēni spēja viņu paveikt un spiežam play. Šīs dziesmas ir arī pieejamas YouTube, lai jūs paskatītos, paklausītos kopā ar skolēniem. Un, ja skolēni vēlas pamainīt pašas beigas uz priekšu, pievienojam kaut ko citu. Vai arī, protams, izdzēšam, mums kaut kas nepatīk, un mēs spējam arī nodziedāt citas nobeigumus un paši kļūt par komponistiem, radītājiem un eksperimentēt un tā vislabāk mācīties. Lai noder!